Sveicināti! Pēdējā laikā ir uzvirmojušas diskusijas par augstākās izglītības attīstību Latvijā. Šajā sakarā es vēlētos iepazīstināt jūs ar to plānu, saskaņā ar kuru Izglītības un zinātnes ministrija pašlaik arī rīkojas. Šis plāns jau kādu laiku atpakaļ priekšā stādīts gan valsts prezidentam, gan Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijai, gan Saeimas frakcijām, gan arī darba devēju pārstāvjiem. Un ir, protams, pilnīgi saprotams, kā ar to ir jāiepazīst un ir svarīgi iepazīstināt arī Latvijas sabiedrību. Šī plāna stūrakmens ir mērķis, kurš raksturo, kādu augstākās izglītības sistēmu mēs vēlamies redzēt nākotnē. Un šīs augstākās izglītības pamatmērķis ir tas, ka mūsu augstākā izglītība ir pasaules salīdzinājumā kvalitatīva, ka tā ir savienota ar augstas raudzes zinātni, kas tiek veikta un īstenota augstskolās, ka pašas augstskolas ir efektīvi pārvaldītas iestādes, ļoti pragmatiski, mērķtiecīgi, gana taupīgi, arī stratēģiski, un visbeidzot, ka mūsu augstākā izglītība ir konsolidēta vai koncentrēta, ka tā nav izkliedēta un tāda sadalīta pa daudzām dažādām vienībām, kāda tā ir pašlaik. Tie 4 mērķi, kurus īstenot var ar plāna paredzētajiem pasākumiem un rīcībām. Kādi ir tie rādītāji, kas mums liktu saprast, kā mēs esam sasnieguši šo mērķi? Pirmkārt, būtu svarīgi, ka Latvijas augstskolas tiek novērtētas starptautiski un atrodas augstskolu reitinga augšdaļā. Pašlaik augstskolas vienkārši neatrodas augstskolu tūkstošniekā pasaules. Mēs tās nevaram atrast, kaut gan mūsu kaimiņu valstu Lietuvas un Igaunijas augstskolas tur ir vairākas. Tartu augstskola Eiropas rādītājiem pietuvojusies jau ir pirmajam simtniekam. Arī Lietuvas augstskolas ir ar vērā ņemamiem panākumiem, un kā vienā tā otrā gadījumā tas ir tādēļ, ka mūsu kaimiņi ir mērķtiecīgi un izšķirīgi spēruši soli un reformējuši savas sistēmas. Otrs rādītājs, kas mums ir svarīgs, ir tas, lai mūsu zinātniskās pētniecības parametri arī nebūtu Eiropas valstu lejasgalā, kā tas pašlaik diemžēl ir, bet arī būtu ar kāpjošu dinamiku un būtu virsvidē. Ja? Trešais ir svarīgi, ka kopējais finansējums augstākai izglītībai arī nebūtu mazāks nekā Eiropas vidējie, bet lielāks. Ceturtais, mums būtu svarīgi neapturēt mūsu smadzeņu aizplūšanu un pagriezt šo plūsmu atpakaļ. Patiesībā tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs veicam pārmaiņas, lai no Latvijas nevis brauktu prom, bet brauktu uz Latviju. Gan tie, kas ir mūsu studenti, gan arī citu valstu studenti. Un visbeidzot ir svarīgi raidīt un rādīt, ka Latvijā notiek progresīvas pārmaiņas arī tiem, kas investē Latvijas ekonomikā, investoriem, uzņēmējiem, kas raugās pēc izglītības kvalitātes un saskaņā ar šo kvalitāti novērtē savas iespējas vai intereses ienākt un attīstīt šeit biznesu. Mums ir svarīgi, ka mūsu augstskolas ir pirmajā Eiropas simtniekā, vismaz viena pēc 8 gadiem 20. gadā, un ka vismaz 2-3 ir pasaules 500. Tas rādītu, ka mēs esam sasnieguši atzīstams un vērā ņemams rezultātus. Lai šo mērķi sasniegtu un rādītāji demonstrētu, ka mēs esam sasnieguši, ir nepieciešams virknes soļu. Pirmais solis, kas ir būtisks, ir pacelt kvalitātes latiņu augstākā tā līdz šim. Pēdējā laikā asas diskusijas izraisījušais augstskolu studiju programmu izvērtējums diezgan pārliecinoši un nepārprotami norāda, ka Latvijā ir dažādas kvalitātes studiju programmas. To zina arī studenti, to zina absolventi, to nojauš vai apzinās arī liela daļa sabiedrības. Un šī dažādā kvalitāte ir tādēļ, ka kopējā latiņa kvalitāte, ar kuru mēs mēram programmas, un tātad vai ļaujam tam attīstīties vai liekam mainīties, akreditācija šis process, ka šī latiņa nav bijis pārāk augsta. Mēs esam jau spēruši soļus, lai šo latiņu paceltu. Otrkārt, lai vērtējumā, saskaņā ar kuru programmas tiek
sakārtots pēc kvalitātes, lai šo vērtējumu neveiktu tie paši, kas tur pasniedz, vai arī viņu paziņas vai kolēģi, bet veiktu starptautiski atzīti visiem zināmi eksperti. Varbūt salīdzinājums būtu iespējams, piemēram, Francijā tādas akreditācijas komisijas vai aģentūras vadītājs, to nozīmē valsts prezidents, un ekspertu grupas vadītājs savukārt atlasa balstoties uz Nobeļa prēmijas laureātu ieteikumiem vai konsultējoties ar augstākās klases zinātniekiem. Es domāju, ka mums būtu jāorientējas arī uz šādu pieeju, lai cik tas varbūt pašlaik liktos ambiciozs mērķis, ka augstskolu programmas izvērtē eksperti, kas ir starptautiski atzīti, lai ekspertu atlase notiek caurspīdīgā kārtā, lai tiek novērsts visi interešu konflikti, lai visi zina kritērijus, un lai šī ekspertīze patiešām ir stingra, kas saka, ir vai nav kvalitāte, un tas būtu viennozīmīgi un nepārprotami. Mūsu veiktie soļi paredz, ka šī jaunā sistēma pilnībā darbosies jau sākot ar nākošā mācību gada sākumu. Tad visi priekšdarbi un darbības tiks veikts, lai tas tā notiktu. Otrs solis ir veidot pašas augstskolas kā efektīvākas institūcijas, kas nepieļauj to, ka algu politika var būt dažāda augstskolā, kad jauniem zinātniekiem un lektoriem maksā salīdzinoši maz, ka nav skaidru kritēriju, saskaņā ar kuriem tiek virzīti pasniedzēji pa karjeras kāpnēm, ka resursi tiek labi pārvaldīti, ka mums nav 12 sabiedrisko attiecību nodaļas pilna laika darbinieki augstskolā ar 10 miljonu budžetu, bet ir ļoti prātīga un taupīga naudas izmantošana, ka darba devēja intereses un redzējums tiek ātri uzklausīts un ieviests un tā tālāk. Šī pārvaldība ir jāmaina, pašlaik tā ir lēnīga un diezgan tāds sarežģīts process, un mēs piedāvājam to mainīt, ieviešot tāpat kā mūsu kaimiņu valstīs arī Skandināvijā augstskolu padomes, tādas nelielas pārvaldes vienības, kura lielākā daļa nāk no ārpus augstskolas, sabiedrībā, biznesā ļoti atzītiem pārstāvjiem, kuri regulāri tiekoties lem par universitātes vai augstskolas attiecīgi strateģiskiem jautājumiem. Arī šo mēs vēlamies veikt tuvākā gada laikā. Grozījumi attiecīgās likumos jau ir iesniegti un tagad tiek diskutēti koalīcijas partneru vidū. Trešais solis ir pavērt plašāku iespējas Latvijas augstskolām iesaistīties starptautiskajā apritē. Pašlaik tas notiek studentu apmaiņa, bet ierobežotā apmērā. Un ierobežojumi gan attiecās uz to, ka ir zināmas tādas juridiskas barjeras, piemēram, citu valstu profesoriem konkurēt par pasniedzēju vietām, gan arī ierobežojumi piedāvāt programmas citās Eiropas Savienības valodās. Tas ir atļauts, bet ar ierobežotu raksturu. Skatoties arī uz citu valstu pieredzi, tā skaitā nelielu valstu pieredzi, mēs redzam, ka šīs valstis spēj ļoti efektīvi un veiksmīgi savienot programmu piedāvājumu, piemēram, angļu valodā, ar to pašu programmu piedāvājumu dzimtajā valodā. Vēl vairāk es gribētu uzsvērt, ka ja mēs īstenojam akreditācijas stingrāku kārtību, patiesībā mēs šim procesam palīdzam, jo to programmu vietā, kas pašlaik nav kvalitatīvs, mēs varam attīstīt programmas citās valodās. Turpat ir latviešu valodā, mēs tad nesamazinām nekādā veidā kvalitatīvas programmas latviešu valodā, bet nekvalitatīvo programmu vietā attīstām programmas citās valodās. Līdz ar to sniedzot gan mūsu pašu studentiem iespēju apgūt attiecīgi priekšmetu, tēmu, kursu citā valodā arī gan arī palielinot iespējas iesaistīties gan pasniedzējiem, gan studentiem no citām valstīm. Un šo arī var ļoti veiksmīgi iztenot digitālo līdzekļu palīdzību. Ja, piemēram, auditorijā nevar lasīt vienlaicīgi 3 valodās kursu, tad digitālajā internetu vidē taču var piedāvāt kursu 3 dažādās valodās, to pašu kursu, un tas ir iespējams līdz ar to piesaistīt citu valstu studentus, ieinteresēt, uzreiz rādīt, kas pie mums notiek un tā tālāk. Un šo mēs vēlamies īstenot pārēju uz tādu
plašāku iesaisti līdz 14. gada mācību gada sākumam. 4. mērķis, iespējams, ir viens no grūtākajiem, ir kā savienot vai apvienot labos resursus, kas ir Latvijas augstākā izglītībā ar citu augstskolu labākiem resursiem, un to dažkārt svešvalodā dēvē par konsolidāciju. Mēs gribētu vairāk runāt par koncentrāciju. Redziet, saskaņā ar salīdzinošiem pētījumiem, kas ir visiem pieejami, Latvijā proporcija augstskolu pret studentu skaitu norāda to, ka mums uz vienu vienību ir salīdzinoši vismazākais studentu skaits. Pat Igaunijā ir pa pusotru reizi lielāka koncentrācija nekā Latvijā. Ja mums būtu tāda pati attiecība kā, piemēram, Dānijā vai pat Lietuvā, mums 32 augstskolu vietā, kā tas ir pašlaik, būtu 7 līdz 10 augstskolas. Ko tas dotu? Tas dotu to, ka labākie speciālisti nebūtu izkaisīti pa dažādām vietām, tiem nevajadzētu strādāt vairākās vietās, bet tie varētu strādāt vienu vietu, un arī, protams, viņiem algas līdz ar to būtu lielākas, iespēja kvalitatīvai zinātniskai darbībai, konsultācijām ar pasniedzējiem studentiem būtu lielāks, un, protams, arī augstskolu rādītāji par to, ko tas sasniedz, starptautiskā mērogā būtu augstāks. Šo mēs vēlamies arī īstenot pārskatāmā nākotnē, tuvāko 2 gadu laikā, izmantojot arī Eiropas struktūra fondu līdzekļus, jo mūsu redzējums ir tāds, ka šādu resursu apvienošanu, protams, ir svarīgi atbalstīt finansiāli, tādēļ mēs paredzam, ka nākošajā periodā līdzekļi vairāk tiktu novirzīti tiem projektiem, kas ir kopēji starp augstskolām vai starp nodaļām, kas īsteno kopējas projektus, kopējas programmas, kopēju pētniecību, tādējādi liekot kopā šos resursus un dabiski veicinot augstskolu spēku apvienošanu. 5. solis, kas ir uzsākts un noslēgsies ar ziņojumu martā, ir mūsu Zinātnisko institūtu izvērtējums. Zināmā mērā līdzīgi kā ar augstskolām, arī šeit mēs redzam salīdzinošu lielu skaitu, no kuriem tikai zināma daļa ir augstas raudzes. Arī augstskola vidē mums ir tā, ka ir liels skaits, bet ir tikai zināma daļa, kas piedāvā labas un kvalitatīvas studijas, arī Zinātnisko institūtu vidū ir tāda pati situācija. Mums vajadzētu izvērtēt un izvērtīt, kas tad ir labs un kas varbūt nav tik labs, lai, piemēram, nodokļu maksātāja naudu uz to tērētu. Šis izvērtējums tiek veikts kā starptautisks, kā es minēju, īstenojot tos principus, ko jau es pieminēju, ka mums ir nepieciešami augstas raudzes zinātnieki, kā ar pieredzi vērtējot institūcijas, kuri var ieteikt, kā tālāk veidot arī politiku un līdzekļu sadali, un visus 136 institūtus tātad tuvāko dažu mēnešu laikā izvērtēs no dažādiem griezumiem, skatu punktiem, sniegs par katru savu vērtējumu, un to mēs varēsim izmantot, lai tālāk novirzītu līdzekļus tiem, kas ir vislabākie. 6. solis ir diezgan būtisks un prasīs, protams, plašāku debati, bet tas ir saistīts ar to, ka pašreizējā izglītības finansēšanas sistēma iespējams nav pilnīga, vai es teikšu vairāk, tā līdz galam nedod vēlamos rezultātus. Kādi tie ir? Mēs zinām, ka pastāv Latvijā tā sauktā budžeta vietu sistēma. Tad valsts no visām studijām apmaksā 1/3 studiju vietu. Tad, kad šī apmaksa ir notikusi, tad mums īsti nav iespējas pēc tam, piemēram, pārliecināties, ka valsts naudu saņēmušie absolventi turpina strādāt savā nozarē, kas arī ir bijis mērķis, lai šo valsts finansējumu sniegt. Otrs ir arī tas, ka ir nepietiekami. Ja? Tad mums ir klasiska situācija, piemēram, kurs, kurā pusi mācās par budžeta līdzekļiem un otra pusi maksā paši. Un tad iznāk tā, ka tā ir mākslīgs zināms sadalījums, varbūt tā ir laba kvalitatīva programma, bet daļa saņem valsts līdzekļus, daļa nesaņem. Kāpēc mums vajadzētu, piemēram, turpināt finansēt mazāk kvalitatīvas programmas un kāpēc mēs nevarētu pārnest līdzekļus, lai visi, kas vēlās un spēja nokārtot eksāmenus, mācītos kvalitatīvas programmas. Tad tas ir mūsu finansējuma jaunā modeļa pamata ideja, ka visi, kas nokārto labi eksāmenus un labi mācās par valsts līdzekļiem,
Tātad viņi neaizņemās bankās, viņi nemeklē galvotājus, viņiem nav nepieciešamība skatīties, vai šajā brīdī mana ģimene var atļauties vai nevar atļauties nomaksāt studijas. Tu iestājies un par tevi valsts maksā par visiem. Taču tad pēc tam, kad ir beigtas studijas un atkarībā no tā, ko tu dari, vai tu strādā savā jomā vai nē, vai tu paliec Latvijā vai nē, tad tu atmaksā to, par ko tev valsts maksās. Ja tu nestrādā savā nozarē, piemēram, vai arī tu dodies uz citu valsti, vai arī nē. Ja tu strādā savā nozarē, paliec valstī, esi svarīgā valstī strateģiskā profesijā, tad tas ir bijis valsts pienākums un uzdevums atbalstīt tavas studijas, un tālāk tev nav pienākums šo atbalstu kaut kādā veidā atmaksāt kā vien ar savu darbu attiecīgai nozarē. Un ar šo modeli, ko mēs piedāvāsim jau detalizēt aprēķinātu 13. gada ziemā, mēs vēlamies mainīt, kā mūsuprāt, pašreiz nepilnīgo un, zinām, mērā arī netaisnīgo finansēšanas sistēmu. 7. solis, kas ir ļoti būtisks, ir tas, ka mums ir svarīgi, ka jaunie zinātnieki, doktoranti gūst valsts atbalstu, lai pabeigtu savus disertācijas, turpinātu savu karjeru un paliktu Latvijā. Tādēļ mēs piedāvājam doktorantūras un arī daļu maģistratūras studiju pilnībā apmaksāt no valsts līdzekļiem, doktorantūru vispār pilnībā apmaksāt no valsts līdzekļiem un arī veidot atbalsta sistēmu jauniem zinātniekiem tā, lai tiem nav jāraugās pēc darba citās valstīs, lai tie redzētu, ka pēc savas disertācijas pabeigšanas un aizstāvēšanas viņi var sekmīgi turpināt karjeru arī Latvijas augstskolās un zinātniskajos institūtos. Šim mēs tuvāko 2-3 gadu laikā paredzam arī pakāpenisku pārēju uz pilnīgu doktorantūras studiju apmaksu no valsts līdzekļiem. 8. solis, kas ir ļoti svarīgs un kas varbūt līdz šim ir tiešām būtiski iztrūcis, ir daudz aktīvāka un efektīvāka augstskolu un uzņēmēju sadarbība. Arī citu valstu pieredze rāda, ka tas ir viens no kritiskākajiem punktiem. Valstis dažādi šo jautājumu risina. Es atkal atsaukšos uz kolēģiem Francijā. Viņiem, piemēram, ir sistēma, kur augstskolu pasniedzēji kādu laiku apmaksāti no pašas augstskolas vai valsts, pavada privātā uzņēmumā, lai dibinātu kontaktus un iepazītos. Ja, viņi vada arī studentu prakses šajos uzņēmumos, tad ļoti apzināti iet uz to, ka uzņēmējdarbības pieredze kļūst pazīstama, saprotama un ienāk augstskolās. Tāpat arī uzņēmēja līdzdalība augstskolas lēmumu pieņemšanas procesā, par ko jau es runāju agrāk. Tāpat arī kopdarbību veidojot pielietojamo pētniecību, kur uzņēmumi kopā ar augstskolām un zinātniskiem veids pētniecisku darbību, kas tūlītās var nonākt jau izstrādes procesā uzņēmumos. Šis ir būtisks solis, lai gan kāpinātu augstākās izglītības kvalitāti, proti pielāgotību tam, kas notiek ekonomikā, gan arī augstskolām radītu lielāku iespēju finansējumam un investīcijām no uzņēmumiem, kas pašlaik ir galīgi nepietiekamā līmenī Latvijā. Un, ja skatās uz tuvākajiem soļiem, kas mūs sagaida un ko mēs jau risinām pašlaik un arī šī mācību gada laikā turpināsim, tad mēs esam jau pieņēmuši akreditācijas noteikumus un tagad īstenojam to kārtību. Mēs esam paraudzījušies uz studiju kvalitātes rādītājiem un diskusijās ar augstskolām veicināsim to, ka budžeta līdzekļi nonāk tikai kvalitatīvām studijām no nākošā gada. Mēs esam izvirzījuši mērķi savietot un sasaistīt saskaņā ar Zinātnisko institūciju izvērtējumu arī valsts naudu, tam, ka tas nokļūst labākajām zinātniskajām institūcijām. Mēs esam piedāvājuši un uzsākuši diskutēt likumdevēja Saeimas ietvaros koalīcijas partneru vidū izmaiņas augstskolu likumā, kas palielinātu starptautisko apriti un arī palielinātu pārvaldības efektivitāti augstskolās. Tāpat arī mēs vēlamies jau šodien, kā minēju, nopietni diskutēt par finansējumu modeļu maiņu Latvijas augstākā izglītībā, lai pēc pāris gadiem šī sistēma būtu tāda, ka visiem ir tiesības un iespējas mācīties par budžeta līdzekļiem un ka nodibinās beidzot šī ilgi trūkstošā saite starp iegūto specialitāti un darbu noteiktā nozarē.
Ja kopā savēl, kāpēc mēs to darām, ir skaidrs, ka mēs vēlamies primāri un pamatos augstāku kvalitāti savā augstākā izglītībā. Un tas ir gan tāpēc, lai no Latvijas nebrauktu prom, bet brauktu pie mums, gan tāpēc, lai zinātniskā darbība būtu cieši savietota ar pasniegšanas darbu, lai studenti ne tikai sēdot lekcijās, bet jau studiju laikā aktīvi iesaistītos pētniecībā, gan tāpēc, lai augstskolu pasniedzēji ciešāk strādātu kopā ar uzņēmējiem. Tā ir 21. gadsimta būtiska iezīme augstskolām, lai tās nav ziloņkalnu torņi, kur dzīvo katrs pa sevi. Gan arī tāpēc, lai būtu skaidri saskatāma saite starp augstāko izglītību un tautsaimniecību kopumā, lai mēs redzētu, kas augstākā izglītībā notiek, kas veicina valsts ekonomikas attīstību. Gan arī tāpēc, lai mēs varētu būt lepni par savām augstskolām, līdzīgi kā igauni un lietuvieši, kas saka, mums ir pasaules līmeņa augstākā izglītība. Un mēs to noteikti varam. Mēs skatāmies apkārt, tas ir iespējams. Mums vienkārši beidzot jāspēr izšķiroši soļi un jāsāk darboties, nevis tikai runāt par to, kā būtu labi.